Sveiki, mīļie! Es šodien gribu parunāt, vai arī turpināt savu tēmu par līdzsvaru starp sievišķo un vīrišķo enerģiju, kas ir katrā cilvēkā, un arī par šo te mūžseno tēmu par bailēm un mīlestību. Es esmu Sandra Daneberga Eriksone, vēdiskās mākslas skolotāja, bioenerģētiķis un skolotāja vispār. Un kāpēc es tieši gribu runāt par šo te līdzsvaru starp sievišķo un vīrišķo enerģiju? Tāpēc, ka ar katru dienu vairāk es šīs enerģijas saskatu gandrīz pilnīgi visās dzīves sfērās. Un es nedomāju, ka ir daudz cilvēku, kas vispār par to aizdomājās. Mēs šobrīd dzīvojam sabiedrībā, kas ļoti mainās, jo mainās visus pasaules. Tāpat kā mainās arī šis te, ja arī beidzot sāk līdzsvaroties sievišķā un vīrišķā enerģija. Bet ir milzīgas pretrunas un ir arī milzīgas bailes, jo cilvēkam tā pamata baile ir no pārmaiņām. Bet ja mēs gribam, lai pasaule mainītos, tam ir jāsākās cilvēku dvēselē. Bet ir arī vēl viens cits kosmiskais likums, ka tas, kas ir mūsos iekšā, to mēs arī atspoguļojam uz āru, un ja mēs redzam dažādas nejēdzības sabiedrībā, smagas lietas, tas nozīmē, ka kaut kas ar mums arī pašiem nav kārtībā. Un viena šāda lieta, par ko es tiešām varu tikai pabrīnīties, šī te milzīgā ekonomiskā nevienlīdzība, kas šobrīd ir Latvijā, un ne tikai Latvijā, kā var būt tik milzīgas atšķirības ienākumos cilvēkiem? Pie kā mēs esam pie tā nonākuši? Kāpēc tiek cenas celtas tik ārkārtīgi strauji uz šīm te bāzes pārtikas nepieciešamajām precēm, kur, teiksim, vecākās paaudzes, cilvēkiem, pensionāriem faktiski ir ļoti liels jautājums vispār par izdzīvošanu. Kas aiz tā visa stāv? Kas tie ir pa cilvēkiem, kas to dara? Kas notiek viņu dvēselē, vai viņiem vispār tāda ir? Tāds jautājums paceļās, jo ārkārtīgi pietrūkst iecietības, empātijas, sabiedrībā ļoti pietrūkst mīlestības. Valda birokrātija. Ja arī paskatās uz tādu lietu kā, teiksim, izmeklējumus veikt, jāgaida cilvēkiem pusgadu vai pat ilgāk, jeb arī tad jāmaksā, un tad tu vari veikt izmeklējumus, un cilvēkiem ir fiziskas sāpes un ir nopietnas veselības problēmas. Un te nu mēs esam, vīrišķā un sievišķā enerģija. Sievišķā enerģija ir tā, kas jūt, tā, kas plūst. Tās pietrūkst. Mīlestības katastrofāli pietrūkst pasaulē. Bet vīrišķā enerģija, šis te loģiskais, lēmumu pieņemšana. Un arī ļoti bieži daudz kas ir balstīts uz bailēm. Šī te baiļu enerģija. Kas ar manīm būs, ja es nepildīšu to rīkojumu? Un cilvēka godaprāts, šī te garīgā substance, vispār tiek nonivelēta līdz nullei. Jo likumus un lēmumus pieņem cilvēku. Jautājums kādi? Kas tie ir par cilvēkiem? Un vēl vienreiz, vai tie vispār ir cilvēki? Un otra lieta, kur parādās sievišķās un vīrišķās enerģijas, tās tā kā izlīdzsvarošanās, gan vīriešos, gan sievietēs, tas ir attiecībās. Un tagad ir ļoti daudz tādas attiecības, kas diezgan ātri izjūg. Ir attiecība 3 stūri. Es savās sesijās ļoti bieži ar to sastopos. Un, es teikšu tā, es neatbalstu krāpšanu. Tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, kāpēc tas notiek, vienmēr katrai medaļai ir 2 puses. Jo ļoti bieži, ja tās attiecības būtu tādas, kur abi 2 partneri viens otrā ieklausās, kur viņi viens otru saprot, un nevis vienkārši pasaka to parasto frāzi, es tevi mīlu, bet iet attiecībās iekšā ar to sajūtu, ka es esmu ar mieru tevi saprast,
un pieņemt tās lietas, pieņemt tos jautājumus, kuros es absolūti neorientējos, bet es esmu mieru paplašināt savu apziņu, lai varētu saprast tevi, lai varētu būt kopā ar tevi, lai varētu būt tandēmā ar tevi. Visbiežāk šeit notiek baiļu reakcija, un cilvēki vai nu norobežojās viens no otra, neieklausās, un šī te saikne starp abiem diviem cilvēkiem pazūd. Un tad ienāk kāds trešais, kurš uz to brīdi to dzird, it kā saprot, jā, jo cilvēks, ja viņš grib šīs te attiecības veidot skaistas, viņš grib patiešām tā, ka es to savu partneri saprotu un pazīstu no A līdz Z. Mēs esam kopā. Bet, lai līdz tam nonāktu, ne visiem pietiek spēka. Ļoti bieži cilvēkos ir bailes. Un tad, ja vienam partnerim ir nepieciešams, lai viņu uzklausa, lai viņu saprot arī viņa meklējumos, sevis meklējumos, kad šīs vajadzības tiek noraidītas, tad sāk valdīt mīlestības trūkums, un tad tas arī tā notiek. Un redzi, šajās te attiecību drāmās vienmēr ir divi posmi. Mēs esam paraduši nosodīt, tad, kad šis trīsstūris izveidojas, bet līdz tam trīsstūrim arī ir ceļš. Un veselīgās attiecībās patiešām ir jābūt tam, ja es saku, es tevi mīlu, tad tas ir, es vēlos tevi iepazīt, un es eju kopā ar tevi. Pilnīgi visur. Un tas, diemžēl, mums nevienmēr notiek. Tā kā padomāsim par to, cik mūsos ir iejūtības pret savu partneri, pret tiem cilvēkiem, ar ko mēs sastopamies darbā, pret tiem cilvēkiem, kurus ietekmē mūsu lēmumi. Kā tev ir ar iejūtību šodien?